Esiet sveicināti, mīļie ticības brāļi un māsas mūsu kungā Jēzu Kristu. Esiet sveicināti, Latvijas tautieši. Es vēlos apsveikt mūs visus mūsu Latvijas valsts svētkos. Mēs svinam Latvijai 106. dzimšanas dienu. Es jūs vēlos uzrunāt ne tikai kā mācītājs, kalpotājs, kā kristietis, bet kā arī tāds, kurš mīl savu zemi, savu valsti, Latviju. Neskatoties uz to, ka pēdējos gados mēs visi pārdzīvojam dažādas grūtības, pārbaudījumus mūsu valstī, varbūt kā teiks arī netaisnība. Neatkarīgi no tā, es vēlos pateikties Dievam par savu valsti, par savu zemi, kurā es varu dzīvot. Es mīlu šo vietu, jo es zinu, un jūs piekritīsiet, ka Dievs mums ir dāvinājis šo valsti, šo zemi. Jūs piekritīsiet, ka tā ir dāvana no Dieva. Un tāpēc, lai Dievs dod, ka ne tikai šajos valsts svētkos, bet šī dzīve, kas mums ir dota, ka mēs kā ticīgi, varbūt jūs kā labas gribas cilvēki, ka mēs izmantojam laiku, kas mums ir dots, kad mēs izmantojam dienas, kas mums ir dots. Šis ir sarežģīts laiks ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un, lai cik interesanti tas būtu, es stāvu ne tikai pie Latvijas karoga, bet arī pie Ukrainas un Izraēlas karauga. Un mēs zinām, ka šodien notiek pasaulē dažādi kari, kara daudzināšana, cilvēka nemierā. Bet šajos valsts svētkos es vēlos mums visiem novēlēt, apzināties to, ka miers nav valdniekos, miers nav varās, cilvēkos, kuriem ir ietekme, jo tie ir tikai cilvēki, kuriem ir dota vara uz kādu noteiktu laiku. Bet cilvēki, kas mums ir apkārt, kuri varbūt ir augstos amatos un kuriem ir vara un teikšana, nespēja iedot mums mieru. Miers nāk no debesis un zemes radītāja. Miers nāk no kunga Jēzus Kristus. Un lai šis miers, kas nāk no Dieva, piepilda jūsu namus, jūsu sirds, un lai tas pavada jūs katru dienu, ne tikai šajos valsts svētkos, apzinoties to, ka Dievs mums ir dāvinājis brīvību, mieru mūsu zemē. Ar pateicību, lūkojoties gan vēsturē, gan šodienā, gan nākotnē, zinot to, ka ir kādi, kas ir cīnījušies par brīvību. Neaizmirsīsim arī to, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs zinām, ka nav nekā dārgāk, ka kāds atdod savu dzīvību par kādu. Un lūkojoties šodien valsts svētkos, arī tajā, ko mēs kā tauta esam piedzīvojuši, mēs zinām, kādus upurus ir nesuši cilvēki. Bet ir kāds, kas ir nesis ļoti dārgu upuri, kas ir samaksājis ļoti dārgu, un tas ir Jēzus Kristus par taviem un maniem grēkiem. Un tā ir vislielākā mīlestība. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mēs iemācamies mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, un mīlēt tā, kā mīl mūsu Dievs. Ka viņš atdevis savu dārgāko, savu vienīgo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Lai Dievs jūs svētī šajos svētkos un arī turpmākajā svētku laikā, kas mums ir priekšā, un lai Dievs dod, ka mēs spējam sastapties un palikt kopā ar to miera devēju, miera lielskungu, kas ir kungs Kristus, un dalīties ar to tālāk ar citiem. Dievs svētī Latviju!